Šodien ar sprediķi baznīca, kur gars un līgava saka, nāc. Veltīsim laiku, lai kopīgi studētu Dieva vārdu. Tas nebūtu pārsmīlējums, ja mēs teiktu, ka 66 Bībeles grāmatas ir uzrakstītas kā pravietojumi. Starp tiem Atklāsmes grāmatas 22. nodaļā apustulis Jānis saņēma šādu atklāsmi Patmas salā. Viņš redzēja, ka pēdējā laikmetā būs baznīca, kur gars un līgava pulcēs visu cilvēci. Ja mēs neejam uz baznīcu, kur gars un līgava saka, nāc, mēs nevaram saņemt dzīvības ūdeni. Tāpēc, lai saņemtu dzīvības ūdens vārdus, mums ir jāmeklē gars un līgava. Šodien uzzināsim, kāda veida baznīca ir baznīca, kurā gars un līgava saka, nāc. Atvērsim Atklāsmes grāmatas 22. nodaļas 17. pantu. Aplūkosim 22. nodaļas 17. pantu. Un gars un līgava saka, nāc. Un kas to dzird, lai saka, nāc. Kam slāpst, lai nāk, kas grib, lai ņem dzīvības ūdeni bez maksas. Vai tas nenozīmē, ka tie, kas neiet pie gara un līgavas, nevar saņemt dzīvības ūdeni no Dieva? Tikai tad, kad mēs ejam pie gara un līgavas, mēs varam saņemt dzīvības ūdeni. Tie, kas nav satikuši garu un līgavu, un tie, kuriem nav ticības garam un līgavai, nekad nevar saņemt dzīvības ūdeni no Dieva. Lūdzu, pievērsiet uzmanību pēdējam dedzīgajam lūgumam, ko Dievs rakstīja Bībeles pēdējā nodaļā, Atklāsmes grāmatas 22. nodaļā. Kas vēl ir rakstīts 18. pantā? Es apliecinu katram, kas dzird šās grāmatas pravietojumu vārdus. Ja kas tiem, ko pieliek, kas notiks, ja mēs kaut ko pieliksim, tam Dievs uzliks tās mocības, par kurām rakstīts šī grāmatā. Ja kas, ko atņem no šās grāmatas pravietojumu vārdiem, tas ir, ja mēs atņemam vārdus no Dieva dzīvības vārdiem, tam Dievs atņems viņa daļu pie dzīvības koka un pie svētās pilsētas, par ko rakstīts šī grāmatā. Kad gars un līgava saka, kam slāpst, lai nāk pie manis un ņem dzīvības ūdeni, kādi brīdinājumi pēc tam seko. Neko nepieliekat. Jo vairāk jūs pieliksiet, jo vairāk nelaimi jūs saņemsiet. Saņemt nelaimes nozīmē, ka mēs nekad nevarēsim saņemt pestīšanu. Kā arī, ja kāds atņems vārdus, Dievs atņems viņam daļu svētajā debesu valstībā. Citiem vārdiem sakot, Dievs atņems viņam tiesības ieiet debesu valstībā. Tāpēc mēs nedrīkstam Dieva vārdam neko nepievienot, ne kaut ko no tā atņemt. Vai mums nevajadzētu pareizi saprast garu un līgavu, kas saka, nāc saņemt dzīvības ūdeni, un doties pie viņiem, lai lūgtu dzīvības vārdu? Ik viens atzīst, ka gars ir Dievs tēvs, kuram ir vīrieša tēls. Tomēr par līgavu daži cilvēki saka, līgava ir svētie, un citi cilvēki var teikt, vai līgava neattēlo baznīcu? Cilvēki saka, vai līgava vienkārši kaut ko nesimbolizē vai neattēlo. Tad mums jājautā, ko attēlo gars. Gars attiecas uz patieso Dievu, un uz ko attiecas līgava. Šajā pantā līgava attiecas uz Dieva svētā gara līgavu. Vienkārši sakot, mēs saucam Dievu svēto garu tēvs, vai ne? Tad kam dabiski vajadzētu būt Dieva tēva līgavai? Viņa ir Dievs māte. Tomēr, tā kā viņi to izslēdz un neievēro, turpina rasties pretrunas. Tāpēc mūsdienu baznīcām nav pilnīgas ticības Dievam tēvam un Dievam mātei.
Bez Kristus nākšanas uz šīs zemes otrais viņiem nav iespējams atvērt 66 Bībeles grāmatas, un nav arī neviena, kas tās interpretētu, kā skaidri teikts Atklāsmes grāmatas 5. nodaļā, vai ne? Tāpēc šodien mums ir jāzina gars, kas saka, nāc, un jāiet pie viņa. Mums ir arī jāzina līgava, kas saka, nāc, un jāiet pie viņas. Mūsdienās daudzas baznīcas, cik smiltis jūras krastā, nespēja saprast Dievu māti un rezultātā rada daudzas savdabīgas interpretācijas. Tomēr vai Bībele mūs nemāca, ka mums ir ne tikai Dievs Tēvs, bet arī cita dievišķa būtne? Tas mūs apgaismo par Dieva mātes esamību. Kad mēs nāksim pie viņas, mums tiks piešķirts dzīvības ūdens, kas ļauj cilvēcei dzīvot. Galu galā tas arī mūs vedīs uz mūžīgo dzīvi. Vai tā nav taisnība? Attiecībā uz šo jautājumu Dievs mums ir devis ļoti skaidru mācību. Aplūkosim 1. Mūzus grāmatas 1. nodaļas 26. pantu. 1. Mūzus grāmatas 1. nodaļas 26. pants. Tad Dievs sacīja, darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un mūsu līdzības. Vienkārši sakot, vārdam darīt ir tāda pati nozīme kā vārdam radīt. Dievs radīja debesis un zemi, jūru un visu, kas tajās ir, 6 dienās, un 6. dienā Dievs teica šos vārdus. Darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un mūsu līdzības. Vai Bībelē nav rakstīts, radīsim cilvēci? Ja tā būtu taisnība, ka visu radīja tikai viens Dievs, vai nebūtu precīzāk teikt, es radīšu cilvēci? Tomēr, kad Dievs radīja cilvēku, Dievs teica, radīsim cilvēku. Vēlreiz izlasīsim pantu. Tad Dievs sacīja, darīsim cilvēku. Vai Dievs teica, es radīšu cilvēku? Dievs teica, darīsim cilvēku. Tad ko viņš teica tālāk? Darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un mūsu līdzības. Vārdi mēs un mūsu turpina parādīties atkārtot. Mums ir jāpievērš uzmanība šiem izteicieniem. Vai Dievs ir tas, kurš nezina atšķirības starp vienskaitli es un daudzskaitli mēs? Nē, viņš zina. Tomēr Dievs neteica, es radīšu cilvēci. Radīsim cilvēku pēc mūsu tēla, pēc mūsu līdzības. Brāļi un māsas, Dievs nepieļauj kļūdas. Kā mēs varam teikt, ka tā ir kļūda? Ko Bībele saka Atklāsmes grāmatas 22. nodaļas 18. pantā? Ir rakstīts, ka mums nekad nevajadzētu Bībelei ko pielikt vai no tās ko atņemt. Kad mēs aplūkojam Dieva pravietojumus tādus, kādi tie ir, neko tiem nepievienojot un neatņemot, mēs varam apstiprināt, ka Dievs eksistē kā daudzskaitļu forma mēs, nevis vienskaitļu forma es. Aplūkosim vēlreiz 26. pantu. Tad Dievs sacīja, darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un mūsu līdzības, tas lai valda pār zivīm jūrā un par lopiem, pār putniem apakš debes, pār visu zemi un visiem rāpuļiem, kas rāpo zemes virsū. Un Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla un līdzības, pēc sava tēla viņš to radīja. Ko Dievs radīja? Vīrieti un sievieti viņš radīja. Dievs teica, darīsim cilvēku pēc mūsu tēla, un radīja vīrieti un sievieti. Tad vīrietis un sieviete tika radīti pēc Dieva tēla, viņi ir kopija. Vai vīrieša tēls netika radīts kopējot Dievu, kuram ir vīrišķais tēls? Vai arī sievietes tēls netika radīts kopējot Dievu, kuram ir sievišķais tēls? Visa cilvēce Dievu, kuram ir vīrieša tēls, sauc par Dievu tēvu. Tas ir tāpēc, ka cilvēcei ir dota dzīvība caur Dievu radītāju.
Mēs nesaucam Dievu vienkārši par tēvu bez iemesla. Tad, protams, sievietes Dieva tēlu vajadzētu saukt par Dievu māti. Tad, kas ir teikts Atklāsmes grāmatas 22. nodaļā? Gars un līgava saka, nāc. Ko tas nozīmē? Neiet nekur citur un nekādā veidā neiekrītiet melos. Jums ir jānāk tur, kur ir gars un līgava. Ir rakstīts, gars un līgava saka, nāc. Kad cilvēce dodas uz vietu, kur mājo Dievs tēvs un Dievs māte, tā var saņemt mūžīgo dzīvību un debesu valstību, ko viņi visi vēlas. Tā kā tur arī tiek dota patiesa grēku piedošana, Dievs tēvs un Dievs māte aicina cilvēci uz vietu, kur viņi mājo. Tomēr šodien, lai gan Bībele mūs māca par Dievu kā mēs, cilvēki joprojām turas pie savas ticības, ka ir tikai viens Dievs, kas noved pie Bībeles sagrozīšanas un nepareizas interpretācijas. Turklāt, kad mēs par to sludinām, viņi to uzskata par ķecerību. Kāpēc Bībeles studēšana tiek uzskatīta par ķecerību? Tā kā mums ir pavēlēts neko nepielikt un neatņemt, mums vajadzētu mācīties visu. Žēl, ka viņu izpratne ir kļūdaina un piepildīta ar pretrunām, tāpēc, kad viņiem uzdod Bībeles jautājumus, viņi no tiem izvairās, sakot, tie, kas daudz zina par Bībeli, ir ķeceri. Vai tad Bībeles pirmā grāmata nav pirmā Mūzes grāmata? Tad kāda ir pēdējā grāmata? Tā ir Atklāsme. Dievs izveidoja perfektu saikni starp pirmo grāmatu un pēdējo grāmatu. Pirmajā Mūzes grāmatā, 1. nodaļā, Dievs tēvs un Dievs māte atsaucas uz sevi kā uz mēs, un Atklāsmes 22. nodaļā viņi parādās kā gars un līgava, aicinot cilvēci nākt pie viņiem. Jums ir jānāk uz baznīcu, kas tic Dievam tēvam un Dievam mātei. Tāpēc Dievs ierakstīja visus šos vārdus Bībelē un sacīja, nekad neko nepielieciet šiem vārdiem. Jūs nedrīkstat izlaist to, kas šeit ir rakstīts. Tādā veidā Dievs pastāvīgi modina mūs ceļā uz mūžīgo dzīvību un ceļu uz debesu valstību caur dzīvības ūdens vārdiem, vai ne? Kad cilvēkiem tiek jautāts, kāpēc jūs saucat Dievu par tēvu, viņi skaidri nezina iemeslu, bet vienkārši atbild. Mēs viņu saucam par tēvu, jo Bībele uz viņu attiecas kā uz tēvu. Kad jūs nākt uz baznīcu, jūs varat teikt, brāli, lūdzu, panāc šeit uz brīdi. Māsa, tevi kāds sauc. Vai jūs viens otru nesaucat par brāļiem un māsām? Vārdi brāļi un māsas netiek lietoti tāpat vien. Tiem Bībelē ir noteikts mērķis. Ir termini tēvs, māte, brālis un māsa. Tad kur mēs varam lietot šos terminus? Vai tie netiek izmantoti, lai aprakstītu attiecības ģimenē? Mēs viens otru saucam par brāļiem un māsām, jo mēs esam brāļi un māsas. Mēs nekad nedrīkstam aizmirst šo punktu. Mēs visi esam debesu ģimenes locekļi ar vienu tēvu un vienu māti. Vai tad šīs mācības ir Dieva baznīcas nodibinātās doktrīnas? Brāļi un māsas, vai mums to nevajadzētu apstiprināt caur Bībeli? Aplūkosim vēstules Ebrejiem 8. nodaļas 5. pantu. 8. nodaļas 5. pants. Kas kalpo debesu svētnīcas, kalpo kam? Atveidam un ēnai. Te ir izskaidrota aina, kad Mūzes ieraudzīja debesu Jeruzalemes templi un uzcēla telti uz zemes saskaņā ar paraugu, ko Dievs parādīja kalnā. Vai tad tikai zemes svētnīca ir atveids un ēna tam, kas ir debesīs? Nē, nav. Zemes ģimenes sistēma arī ir debesu ģimenes sistēmas kopija un ēna. Iemesls, kāpēc Dievs to radīja šādā veidā, ir viņa svētās gribas dēļ. Viņš vēlas, lai mēs saprastu neredzamās lietas, kas ir debesīs caur ģimenes sistēmu uz šīs zemes. Vai visām zemes ģimenēm nav tēvs? Par tēvu nevar automātiski kļūt sasniedzot noteiktu vecumu.
Vai tituls tēvs nav kaut kas tāds, ko tikai bērni var lietot, saucot savus vecākus? Pat ja kādam ir 50 vai 60 gadi, viņš nevar kļūt par tēvu vai māti bez bērniem. Vai tā nav taisnība? Tituls tēvs un māte lieto viņu bērni. Tāpēc ģimene sastāv no tēva, dēliem un meitām. Kurš vēl tur ir? Kurš dod dzīvību bērniem? Tur, bez šaubām, ir jābūt mātei. Aplūkosim vēstules Ebrejiem 12. nodaļu. Aplūkosim 8. pantu. Bet ja jūs esat bez pārmācības, ko visi ir saņēmuši, tad jūs esat nelikumīgi bērni un ne īsti bērni. Tad no mums mūsu miesīgie tēvi ir bijuši par pārmācītājiem, un mēs tos esam bijušies. Vai tad, lai mēs daudz vairāk nepaklausītu? Kādam tēvam, garu tēvam, lai dzīvotu? Tāpat kā mūsu miesīgie tēvi ir mūsu miesīgajās ģimenēs, kas ir debesu ģimenē. Bībele skaidri pamodina mūs par to, ka debesu tēvs noteikti pastāv. Kad mēs dosimies uz Dieva valstību, mēs varēsim redzēt Dieva tēva un Dieva mātes sākotnējo izskatu, kuri teica 1. Mūzes grāmatā 1. nodaļā: darīsim cilvēku pēc mūsu tēla. Tā kā ir miesīgais tēvs, ir arī garīgais tēvs. Tēvs nav termins, ko mēs lietojam darba vietā. Tas ir termins, ko lieto mājās. Ģimenes sistēma uz zemes ir kopija un ēna ģimenes sistēmai debesīs. Apstiprināsim, ka debesīs ir brāļi un māsas, tāpat kā ģimenēs uz šīs zemes ir miesīgie brāļi un māsas. Atvērsim 2. Korintiešiem 6. nodaļu. Apskatīsim 6. nodaļas 17. pantu. Tāpēc aizeita no viņu vidus un nošķirieties no tiem, saka tas kungs, un neaiztieciet neko, kas ir nešķīsts, tad es jūs pieņemšu. Tad es būšu jums par ko viņš būs, tēvu, un jūs būsit man par ko mēs būsim, dēliem un meitām. Angļu valodas bībelē Dievs skaidri teica: jūs būsiet mani dēli un meitas, citiem vārdiem sakot bērni. Kurš teica šos vārdus? Saka tas kungs, visu valdītājs. Bībelē ir rakstīts, ka Dievs teica šos vārdus. Bībele mums māca, ka Dievs ir mūsu tēvs, un mēs esam viņa dēli un meitas. Ir rakstīts, ka visvarenais kungs mums ir devis šos vārdus. Tāpat kā uz šīs zemes ir tēvi, dēli un meitas, debesīs arī ir garīgais tēvs, garīgie dēli un garīgās meitas. Tāpēc mēs viens otru saucam par brāļiem un māsām, kad nākam uz baznīcu. Tas ir tāpēc, ka mēs visi esam Dieva bērni, nevis tikai formalitāte. Tās ir mācības, ko mums ir devis visvarenais kungs. Tad, ja fiziskā ģimene sastāv no tēva, dēliem un meitām, kam vēl vajadzētu būt? Tur ir jābūt mātei. Tā kā tās ir kopija un ēna tam, kas ir debesīs, kam arī ir jābūt debesīs. Ja māte neeksistē debesīs kā realitāte, māte nekad nevar tikt radīta šajā zemes vidē, kas ir kopija un ēna. Aplūkosim Galatiešiem 4. nodaļas 26. pantu. Galatiešiem 4. nodaļas 26. pantā ir rakstīts: bet augšējā Jeruzāleme, šeit augšējā norāda debesu Jeruzāleme. Tā ir svabada, tā ir mūsu māte. Brāļi un māsas, tas neatiecas tikai uz tulkojumu korejiešu valodā. Tas ir rakstīts šādi oriģinālajā grieķu bībelē, angļu bībelē, arābu bībelē un franču bībelē. Tas ir rakstīts šādi visās bībeles versijās. Kas mums ir skaidri un gaiši parādīts Bībelē? Bībele mums parāda, ka mums ir debesu māte. Tomēr mūsdienu baznīcas uzstāj, baznīca, kas tic Dieva mātei, ir ķecerīga un dīvaina.
Brāļi un māsas, saskaņā ar Bībeles mācībām tie, kas kaut ko pieliek Bībelei, saņems nelaimes, un kas notiks ar tiem, kas kaut ko atņems no Bībeles? Noliegt Dievu māti, par ko ir rakstīts Bībelē, ir Dieva vārda noliekšana. Tāpēc Dievs no viņiem paņems viņu privilēģiju ieiet debesu valstībā. Viņi izturas pret patiesības vārdu pārāk vieglprātīgi un nolaidīgi. Tāpēc viņi novēršas no patiesības, ko Bībele māca cilvēcei. Tas, ka garīgā māte nepārprotami eksistē Bībelē, ir acīmredzams. Vai ir tik grūti saprast vārdu mūsu māte? Šeit, šajā pantā, tas ir rakstīts, bet augšējā Jeruzaleme ir svabada, tā ir mūsu māte. Un apustuļa Jāņa rakstītā atklāsme ir saistīta ar šo Jeruzalemi. Apstiprināsim to caur atklāsmes grāmatas 19. nodaļu. Atklāsmes grāmatas 19. nodaļas 7. pants. Priecāsimies, gavilēsim un dosim viņam godu, jo atnākušas Jēra kāzas un viņa. Kas ir sataisījusies? Līgava sataisījusies. Pants turpinās. Tā ir dots tērpties spožā, tīrā audeklā. Proti audekls ir svēto taisnības darbi. Šeit apustulis Jānis vīzijā redzēja Jēra kāzas. Bet kas ir Jēram? Viņam ir līgava. Kas ir šī Jēra līgava? Apustulis Jānis bija ļoti ziņkārīgs par viņu. Mūsdienu baznīcas māca, ka Jēra līgava atklāsmes grāmatā ir svētie. Tomēr kurš bija šīs atklāsmes liecinieks? Šī atklāsme tika atklāta Jānim, mīļotajam Jēzus māceklim. Un arī Jānis ir svētais. Ja svētie ir līgava, Jānim vajadzēja teikt, ak, es esmu līgava. Tomēr viņš ļoti cerēja ieraudzīt Jēra līgavu, dedzīgi lūdzot viņam parādīt, kas ir līgava. Pāriesim uz 21. nodaļu. Ar to mēs varam apstiprināt, ka svētie nav Jēra līgava. Atklāsmes grāmatas 21. nodaļas 9. pantā ir rakstīts, tad atnāca viens no 7 eņģeļiem, kuriem bija 7 kausi, pildīti ar 7 pēdējām mocībām, runāja ar mani un sacīja, nāc, es tev rādīšu līgavu, Jēra sievu. Eņģelis sacīja Jānim, es tev parādīšu Jēra līgavu. Jānis bija svēts svētais, ko izredzējis Dievs, tomēr eņģelis viņam parādīja līgavu, citu svēto ne Jāni, saskaņā ar to, ko uzstāja mūsdienu baznīcas. Tas parāda, cik ļoti viņi sagroza Bībeles mācības, sakot, ka līgava ir svētie. Šajā pantā Dievs gatavojas parādīt Jēra līgavu Jānim, vienam no svētajiem. Vēlreiz izlasīsim 9. pantu. Tad atnāca viens no 7 eņģeļiem, kuriem bija 7 kausi, pildīti ar 7 pēdējām mocībām, runāja ar mani un sacīja, nāc, es tev rādīšu līgavu, Jēra sievu. Viņš mani aiznesa garā uz lielu, augstu kalnu un rādīja man, ko viņš viņam parādīja. Svēto pilsētu Jeruzalemi nokāpjam no debesīm no Dieva. Jēram noteikti ir līgava, sieva. Šeit ir teikts, līgava, Jēra sieva, un atklāsmes grāmatas 22. nodaļā ir teikts, gars un līgava. Tie nozīmē vienu un to pašu. Vai tā nav taisnība? Dievs ļauj mums uzzināt to pašu vēstījumu, izsakot to citādā veidā. Eņģelis sacīja Jānim, es tev parādīšu līgavu, un parādīja viņam Jeruzalemi, kas nokāpj no debesīm. Vēstulē Galatiešiem 4. nodaļas 26. pantā ir pieminēta Jeruzaleme, kas nokāpj no augšienes. Jeruzaleme, kas ir debesīs, ir svabada, un kas viņa ir? Ir rakstīts, ka viņa ir mūsu māte. Tādējādi gars attēlo Dievu tēvu, kuram ir vīrieša tēls, un līgava attiecas uz Dievu māti, kam ir sievietes tēls. Šajā laikmetā visai cilvēcei jāskrien uz vietu, kur viņus sauc Dievs tēvs un Dievs māte. Kur ir Dievs tēvs un Dievs māte? Mums ir jāzina, kur viņi atrodas, lai dotos pie viņiem, vai ne? Kur Dievs būs pēdējās dienās? Ir rakstīts, ka Dievs būs Ciānā. Apskatīsim šo ainu kopā.
Atvērsim 132. psalmu. Psalmu 132. nodaļas 13. pantā ir rakstīts: Jo tas kungs ir izraudzījis Ciānu, tur viņš grib mājot. Kāpēc viņš tur grib mājot? Vienkārši sakot, Dievs izvēlējās Ciānu kā savu māju. Te es mājošu, jo tā es vēlos. Vai viņš tur uzkavēsies tikai kādu laiku? Tā ir mana atpūtas vieta uz visiem laikiem, te es mājošu, jo tā es vēlos. Tā kā Dievs ir izvēlējies Ciānu par savu mājokli, tad dabiski, kur mājo gars un līgava, viņi mājo Ciānā. Tāpēc, ko mēs varam saņemt, kad dodamies uz Ciānu? Mēs varam saņemt mūžīgo dzīvību. Tikai tad, kad mēs dodamies uz Ciānu, mēs varam saņemt grēku piedošanu un pestīšanu. Kurš Dievs tur mājo? Ciāna ir vieta, kur mājo Dievs tēvs un Dievs māte. Dodoties uz vietu, kur gars un līgava mums saka nākt, mums ir jābūt tiem, kas var izpildīt Dieva gribu un piepildīt Dieva pravietojumu. Aplūkosim vēlreiz 13. pantu. Jo tas kungs ir izraudzījis Ciānu, tur viņš grib mājot, tā ir mana atpūtas vieta uz visiem laikiem, te es mājošu, jo tā es vēlos. Svētīdams es svētīšu Ciānas barību, tās nabagus es paēdināšu ar maizi. Es apģērbšu tās priesterus ar pestīšanu, un gavilēs tās svētie. Tur es uzcelšu Dāvidam ragu, es savam svaidītajam sagādāšu spīdekli. Viņa ienaidniekus es apģērbšu ar kaunu, bet viņa galvā mirdzēs viņa valdnieka vainags. Ciāna patiesi ir žēlastības pilna. Dievs ir izvēlējies Ciānu un ne tikai piešķīris tai pestīšanas svētību, bet arī apsolījis dāvāt mūžīgo dzīvību. Nav citas vietas, kur tiek apsolīta mūžīgā dzīvība. Pāriesim pie 133. psalma. 133. psalms. Dāvida svētceļnieku dziesma. Redzi, cik jauki un cik mīļi, kad brāļi kopā dzīvo vienprātīgi. Tas ir kā dārga eļļa, kas pilno galvas bārdā, Arona bārdā un notek uz viņa drēbju vīlēm. Tas ir kā Hermona rasa, kas nokrīt uz Ciānas kalniem, jo tur, kur tas ir? Ciānā. Tas kungs ir apsolījis. Ko viņš ir apsolījis? Svētību un dzīvību mūžīgi. Dievs arī apsola dot mūžīgās dzīvības svētību Ciānā, viņa mājoklī. Kad mēs dodamies uz Ciānu, ar ko mums vajadzētu satikties? Kad mēs satiekam Dievu tēvu un Dievu māti Ciānā, mēs varam saņemt pestīšanu, žēlastību, grēku piedošanu un mūžīgās dzīvības svētību, ko Dievs mums ir sagatavojis. Mūsdienu baznīcās ir plaši izplatītas patiesi absurdas un nepatiesas mācības. Bībele nav kaut kas tāds, ko var saprast vai atšifrēt ar cilvēka gudrību un zināšanām. Atklāsmes grāmatas 5. nodaļā ir rakstīts, ka Dāvida sakne spēja atvērt grāmatu un tās 7 zīmogus. Vai nav pravietots, ka tas nav kaut kas tāds, ko var izdarīt ik viens? Tad kāda veida baznīca ir tā baznīca, kurā gars un līgava liek cilvēcei nākt? Pasaules misijas biedrības Dieva baznīca ir baznīca, kurā mājo Dievs tēvs un Dievs māte, aicinot visu cilvēci nākt un saņemt mūžīgo dzīvību, pestīšanu un debesis. Mēs esam saņēmuši Dievu tēvu un ejam pa ticības ceļu saskaņā ar Dieva mātes mācībām. Nemitīgi lūgsim Dievu, lai viņš piepilda mūsu trūkumus ar svēto garu. Ja mēs kādreiz jūtamies, ka esam apmaldījušies vai dzīvē izvēlējušies nepareizu ceļu, meklēsim Dievu, lai labotu mūsu kļūdas un lūgsim vadību, kas mūs atgrieztu uz taisnības ceļa, lai mēs nekad nepazaudētu mūžīgo debesu valstību. Es ceru, ka visi mūsu debesu ģimenes locekļi to varēs darīt. Mēs ticam Dievam tēvam un Dievam mātei, jo mēs esam apsolījumi bērni, kuriem ir mūžīgās dzīvības apsolījums. Cerot, ka visi mūsu debesu ģimenes locekļi sekos Dievam mātei un ieies mūžīgajā debesu valstībā, es vēlētos noslēgt šodienas sprediķi. Liels jums paldies!